Laikā, kad es mācījos skolā, mums nemaz nebija datorklases, un vārdu internets arī neviens vēl īsti nebija dzirdējis. Šodien laiki jau ir savādāk. Informātika bērni mācās vismaz atsevišķās skolās jau no 1. klases, un Igaunijā bērni pat mācās programmēt no 1. klasēm. Katram bērnam somā vai kabatā ir telefons, un šādā vai savādākā veidā viņš lieto arī internetu. Šodien stāstīsim par Wi-Fi pieejamību skolā. Internets visiem un bez maksas. Tāds ir skolu jaunais līmenis. Wi-Fi raidītāja izvietošana skolās tiek veidota, tiek plānota sadarbībā ar skolotājiem, ar skolu direktoriem, lai atrastu pareizās vietas, tā, lai Wi-Fi netraucētu mācībām, lai tas tieši otrādi palīdzētu. Un šie cilvēki, skolotāji un arī skolēni īstenībā mums dod informāciju par to, kurās vietās būtu vēlams izvietot šo Wi-Fi raidītāju, kur ir lielākās pulcēšanās vietas starpbrīžos, kur varbūt skolēni mācās tajā brīdī, kad viņi nav klasēs vai atpūšās vai izklaidējās tam līdzīgās vietās. Piemēram, sporta zālēs arī mums ir Wi-Fi tīkli. Lai redzētu, kā bezmaksas Wi-Fi reāli izmanto skolā, nākotnes parks devās uz Pumpuru vidusskolu, kurā uzskata, ka internetu piekļuve skolniekiem ir vajadzīga, mūsdienu prasībām atbilstoša lieta un nevis ekstra, bez kuras varētu iztikt. Tur internets pieejams 3 vietās – bibliotēkā, aktu zālē un vienā mācību klasē. Mums skolā, diemžēl, nav mobilās klases. Tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt visiem klases skolēniem, piemēram, portatīvos dators. Ja ir kaut kāds konkrēts darbs vai konkrēts pasākums, kaut vai tāpat projekta nedēļa, kur tiešām tiek ļoti daudz izmantot internetu resursu, un datoru klase var uzņemt tik daudz, cik var. Protams, ar šādu arī kaut vai šo pašu publisko Wi-Fi pieslēgumu arī pārējie var ar saviem portatīviem datoriem pieslēgties un meklēt informāciju, radīt darbus. Lai gan lielākā daļa skolu un pašvaldību ir diezgan pretim nākošas un labprāt ierīko bezvadu internetu, joprojām ir skolas, kurās internetu tiek uztverts kā traucēklis mācību procesam. Andrim gan ir pavisam cits viedoklis. Un tad mēs tā padomājam, galu galā dzīve iet uz priekšu, tehnika iet uz priekšu. Jebkurā gadījumā mēs nevarēsim vairs pāriet uz skaitāmiem kauliņiem. Iet progresu uz priekšu. Ja tas nebūs, pieņemsim, ja mēs tagad nebūtu ierīkojuši, varbūt vēl gadu, 2, 5, varbūt mēs vēl varētu kaut kā izvilkt, bet tomēr mums ir demokrātija, un attiecīgi tas nozīmē, ka ir arī skolēniem teikšana, un viņi noteikti to jebkurā gadījumā būtu pieprasījuši.